meklēt. Šodien ar mums kopā priecājas Latvijas Šveices valdes suņu kluba biedri ar saviem izkrāsaitajiem suņiem. Latvijas Šveices valdes suņu klubs pastāv jau 20 gadus un apvieno 4 vēsturisko Šveices valdu šķirņu, Bernes ganu suņu, Lielka Šveices ganu suņu, Egla Brūkas un Apensēles ganu suņu cilvēku. Nē, Daiga, nē. Šodien kluba karogu nes Gunārs. Viņš pārstāv audzētavu un bet rakstīšanas prasmes sava saimnieka Alekseja pavadībā demonstrē Argos, kurš ir kluba pieredzējušākais ratu vilkšanas meistars. Argos ir lielais Šveices ganu suns, un ratu vilkšana un kravu pārvadāšana ir vēsturiskie šīs šķirnes darba uzdevumi. Argus šo uzdevumu veids nevainīgi. Šodien mēs iepazīstināsim ar 3 no mūsu šķirnēm. Etlebūkas ganu suņi ir aizņemti citos darbos. Un mēs šodien jums nerādīsim paklausību, jo tikko bija daudz un dažādas skaistas paklausības veidi. Mēs jums rādīsim tikai un vienīgi skaistu. Un iepazīšanos sāksim ar Bernes ganu suņiem. Svētāk, nāči. Aplausi, darīsim šitā Berniešus. Maigie giganti no Šveices Alpiem uzreiz atpazīstam pēc skaistākā spalvainā izkrāsta kažoka. Šie lielie suņi ir slaveni ar savu mierīgo un sirsnīgo raksturu, izpelnoties uzticīgu ģimenes kompaņonu reputāciju. Mūsdienās bernieši strādā kā darba suņi, terapijas suņi un pat dienesta suņi. Taču pats populārākais viņu darbs ir būt ģimenes mīļajiem. Šiem suņiem ir maiga daba un vēlības patikt saimniekiem, kas tos patiešām padara par nenovērtējamiem ģimenes suņiem. Šī šķirne ir ļoti piemērota ģimenēm un bērniem, jo no kucēna vecuma tiek iemācīta apusēja mijiedarbība. Bernieses ganu suns mūs nesakām prieku no ārā aktivitātēm. Suns ar prieku pievienosies pārgājienos, kārtīgi izklaidējušies sniega rotaļās, un daudzi bernieši mīl arī pelnīt. Aplausi visām berniešu kolektīvām. Tagad laiks iepazīties ar katru no šīs dienas prezentācijas dalībniekiem. Audzētavu Pride Adorables šodien prezentē īpašniece Svetlana ar savas audzētavas jaunāko dāmu Stellu. Stella dzīvo 10 berniešu kolektīvā un draudzējas ar visiem. Viņa ar katru atrod kopējas nodarbes un māk saglabāt pierakstīs robežas. Stella ir aktīva, rotaļīga un ļoti azartiska. Aplausi Svetlanai, Pride Adorable un Stellai. Bernes ganu suns Ursus. Rīgā vienā komandā cītīgi strādā ar saimnieku Rinālu. Saimnieks iegulda daudz laika un pacietības Ursusa skološanā. Viņi abi apmeklē par kādu 9 nodarbības. Ursus pārsteidzoši azartiski ir gatavs pienest apodu. Un šīs Bernes ganu suņiem ir neraksturīgs triks. Aplausi Ursusam un Rinālam. Afrikas un Lillegarten Bernsteina pārstāv īpašniece Inese, kopā ar Meklē, Nemo un Triksi.
īstena dāma ar šerpu raksturu. Trīksis šodien ir kopā ar Margarietu. Megrēja ikdienā dzīvo jaukā ģimenē ar saimnieci Aivu. Viņam ļoti patīk peldēt, un vislabprātāk viņš to dara piemājas dīķī. Megrēja arī ir īstenis ceļotājs, jo kopā ar saimnieci daudz piedalās izstādēs ārzemēs un daudz laika pavada pārbraucienos. Mēmo šodien Rīgā ir izvedis Kristīnu. Mēmo ir lielisks temperaments, un viņš labi saprotas ar visiem. Ineses Bernieša kompānijā Mēmo ir lieliski ievities. Viņš ir atbraucis no Ungārijas. Viņa jaunā stihija ir nodarbības peldbaseinā, jo tur viņu gaida mīļākā rotaļlieta Trīkstoša pīlīte. Sakam ar aplausiem paldies Lillegarten-Bernstein komandai. Modletī kopā ar saimnieci Mairu šodien pārstāv audzētavu Baltikrovas. Saimniece saka, ka Modletī ir plekļu sunītis, kuram ļoti vajadzīga mīlestība. Saimniekiem pretī tiek sniegta uzticība, ciešs acu skats un ikvakara mīļuma rituāli. Modletī piemīt makšķernieka, santehniķa un dārzkopja talants. Arī automehāniķa prasmes nav svešas, jo jau kura reizi esot nograusts auto priekabas vats. No audzētavas Baltikrovas ir arī Jānis kopā ar Toru. Tors šogad sasniedzis cienījamo veterāna vecumu. Tas ir 8 gadi, taču joprojām ir lieliskā formā, dzīvespriecīgs un ieinteresēts piedalās visās ģimenes aktivitātēs. Saimnieks Jānis saka, ka Tors faktiski tāds pats pucēns vien ir kā pirms 8 gadiem. Pievērstiet uzmanību, šis tandēms ir ļoti varams, jo Tors un Jānis ir kopīgo pastaigu grupas trīskrāsaino pārgājiens, idejas autori, realizētāji un dzinējspēks. Aplausi! Otello, ģimenei sauc par Leo, ir jauns un atraktīvs suņu puiks, un šodien Rīgā izvedis saimnieci Agnesi. Viņam patīk izaicināt un rotaļāties kopā ar savu 3 gadus vecāko kompanionu Orionu. Saimniece Agnese saka, ka Leo lielus nedarbus vēl nav paspējis sastrādāt, bet atjautībā gan ir pārsteidzis saimniekus. Leo dienreiz tiek servēta speciālā kucēna bļodiņā, kas ierobežo ātrās ēšanas paradumus. Viņš šo piedāvājumu nav bijis apmierināts un rezultātā izdomājis, kā jārīkojas ar bļodiņu, lai pie pusdienām tiktu bez kavēšanās. Lūdzu visā Baltikrovas komandai goda acis un aplausi. Krašņā Bernes ganu suņu dāma Azālija. Šodien ir kopā ar saimnieci Astrīdi. Astrīda ir viena no mūsu kluba pieredzes bagātākajām berniešu audzētājām un Afiksala Tukrina īpašniece. Azālija dzīvo 3 berniešu kompānijām, un viņi visi kopā rūpējas par saimnieces veselību. To viņi dara, vedot saimnieci garās pastaigās pa Brieža mežu un garu jūru. Vakaros visa ģimene bauda mieru un pozitīvas emocijas, ko sniedz dzīve blakus šiem alpu skaistumiem. Aplausi!
Šodien pārstāv īpašniece Daiga kopā ar Ornellu, kura ļoti mīl peldēt un izmanto katru iespēju pie jūras vai grāvja. Audzētavā lieliski sadzīvo meitenes 3 paaudzēs. Gudrā, apķērīgā un viltīgā Omīte Greisa, māsas Ornella un Maģa un pastarīte Brenda. Ornellas dēls Bugijs ir kopā ar saimnieci Līvu. Bugijs dzīvo ģimenē ar 3 bērnes ganu suņiem un ir pats jaunākais savā barā. Bugijs ir ļoti, ļoti prātīgs puisis, apdomīgs un inteliģents. Aplausi Bugijam un Līvai. Liene šodien ir kopā ar Bugija māsu Brendu, Brendas labākā draudzene pie tante Maģa, kas pacietīs visas mazās radinieces lēņas, kopā ciksēsies par mantiņām un iemācīs īpašos dārza darbus, piemēram, kā jebkuru visdziļāko bēdeņu izrakt vēl dziļāk. Inspērlēns bērns ir arī Roze, kura šodien kopā ar saimnieci Agnesi. Saimniece saka, ka Rozīte ir īsta lauku māju saimniece. Gan dogas ierīko, gan Rozēm frizūru veido, govis gana un kaķus arī. Roze seko saimniekam visās mājas gaitās, un mīļākais kārums ir paipalu un olas, kuras viņa saņem katrā gājienā uz kūti. Ar aplausiem sakam paldies audzētavai Inspērlēnai. Aplaudējam! Kopā ar savu skaisto liesmu šodien ir saimniece Elīna. Afiksa simpatijas saimniece. Liesma labi saprotas un daudz laika pavada komunikācijā ar zirgiem, kas ir saimnieces vēl viens vaļasprieks. Tas ir fantastisks skats, kad pa meža taku nāk zirgs un tam blakus bērnes ganu suns. Un neviens vien, jo liesmas kompānijā ir arī mamma Cecīlija. Un liesma jau rudenī nepacietīgi sāk gaidīt vasaru un ogu laiku, jo visgaršīgākās tās taču ir plūktas tieši no krūma. Aplausi liesmai un Elīnai. Un sakām paldies bērnes ganu suņu komandai ar skaļiem aplausiem. Paldies! Lielais Šveices ganu suns ir lielākais no 4 Šveices galvu suņu šķirnēm. Vēsturiski šī ir senākā šķirne. Šķirnes dzimtene ir ganu un fermeru saimniecības Šveices alpos. Šo suņu dabiskie instinkti lielā mērā veido viņu personību un uzvedības īpatnības. Lielais Šveices ganu suns ir inteliģents, apķērīgs, viegli apmācāms, tomēr reizēm mēs būtu spītīgs. Lielais Šveices ganu suns ir maigs un pacietīgs attiecībās ar bērniem.
Tomēr jāņem vērā, ka sava lielā auguma dēļ suns var būt neveikls un bērnu apgāst. Tādēļ pieaugušajiem ir jābūt klātesošiem. Lai arī šiem suņiem nav viegli sevī sabalansēt intelektu, bērnišķīgo uzvedību un ģenētiskos darba suņa instinktus, mūsdienās viņi ir lieliski kompanjoni. Aplausi lielajiem Šveices ganu suņiem. Burkāns vispār ir meitene, un pie šāda mājas vārda tika ne tādēļ, ka viņai garšo burkāni, bet gan tādēļ, ka kucēna vecumā viņai bija oranža kakla siksniņa. Burkāns dzīvo 3 lielo Šveices dāmu kompānijā, un lai arī ir jaunākā savā barā, nepārtraukti pārbauda pārējo dāmu pacietību. Burkānam ļoti patīk kādas aktivitātes, gan kopā ar saimniekiem, gan pašas izdomātas. Burkāns azartiski mācās visu, ko viņai piedāvā, bet kopumā Burkāns ir ļoti paklausīgs suns. Aplausi Agatai un Burkānam! Baiva ir audzētavas Filerbo īpašniece, un šodien prezentācijā piedalās kopā ar savas audzētavas skaisto šveiciešu dāmu Desku. Despai patīk būt ar savu ģimeni un gūstājoša entuziasma pilnā ir piedalīties visās aktivitātēs, visu kontrolē un reizēm arī skaļi komentē. Despa ir ļoti mīļa ar savējiem un meistarīgi māk panākt vēdera kasīšanas procedūru, kas ir pati mīļākā. Despa mīl peldēt, ēstēt šķūtas tieši no krūma, un viņu bezgalas sajūsmina skaļi pīkstošas mantiņas. Paldies Baivai un Despai! No Filerbo ir arī Freida ar savu jauno saimnieci Aneti. Freidai ļoti patīk garas pastaigas mežā un svarīgi izbrist caur kādu grāvi vai tīķi. Ģimenei dzīvo kopā ar 3 kaķiem un lieliski zina, kā veidot attiecības ar katru no viņiem. Ja Freida kaut ko būs iedomājusies darīt, apturēt viņu būs grūti. Freida ikdienā vairāk ir kopā ar savu saimnieci Rainu, bet Rīgā strādā ar Aneti. Un Raina saka, ka Freida apbrīnojami māk nodalīt šīs divas savas dzīves sfēras un pārslēgties no vienas saimnieces uz otru un ar katru kopā darīt savas īpašās lietas. Jāpiebilst, ka Freida šogad pasaules suņu izstrādē Helsinkos izcīnīja pasaules junioru uzvarētāju titulu. Aplausi Anetei un Freidai. No audzētavas Filerbo ir arī Rūdijs, kurš šodien ir kopā ar saimnieku Ivaru. Rūdijam ir tikai 7 mēneši. Rūdijs ir emocionāls, zinātnāks un dzīvespriecīgs. Mīļākā rotaļlieta vai rotaļlietas esot tās, kuras Rūdijs sev saorganizē pats. Un tas ir neiztrīkstoši kādam konfiscēts, piemēram, trauku mazgājamais sūklītis, putekļu slotiņa, ūdens pudele. Bet taču īpaši iecienītas ir zeķes. Pēc Rūdija jautrās uzvedības uzreiz varot pateikt, ka kāds no ģimenes atkal palicis bez zeķes. Rūdijam saimnieki saka, ka Rūdiju nekad nav skūji un garlaicīgi. Un sakam ar aplausiem paldies audzētavai Filerbo
un Rudijam. Olga ar Brabusu pārstāv Afiksu Bonerabāru. Lai arī Brabus ir ļoti pašpārliecināts un pašapziņīgs šveicietis, viņa rakstura nianses ir interesantas, jo viņā nepārtraukti cīnās divi pretēji spēki. Jā, viņš grib ļoti mīļš un paklausīgs, bet tajā pašā laikā var redzēt, kā domā vai kā izturoties, viņš nekāp lejā no sava iedomātā karaļa troņa. Jā, var droši teikt, Brabus ir liels snobs. Aplausi Olgai. Marija ir Rīgā kopā ar Brabusu meitu Mistēriju. Mistērija ir trakulīga, jautra un aizrautīga. Viņa varētu būt cilvēku pasaules hiperaktīvs bērns, kurš nepazīst nekādus trāpjus. Ja nu vienīgi saimnieces Olgas, konservatīvā un stingrā audzināšana no Mistērijas ir izveidojusi lielisku Šveices ganu sunu. Jāpiebilst, ka Mistērija 2023. gadā ieguva pasaules junioru uzvarētāju titulu. Aplausi Marijai un Mistērijai. Un ar aplausiem sakām paldies Afiksam Bonerabāru, Olgai, Brabusam, Marijai un Mistērijai. Aplausi! Afiksam Runailand saimnieks šodien kopā ar Argosu prezentē ratu vilkšanas komandu, bet divi Argosa bērni, Santorini un Ozijs, ir Rīgā kopā ar Inhidu un Ozijas saimnieku. Santorini ir bezgala mīļa, jauka, mierīga, līdzsvarota. Santorini palika dzīvot dzimtajās mājās un dzīves gudrības apgūst no māmas Salijas un tēta Argosa. Viņa paskatās uz mammu, paskatās uz tēti un dara tieši tāpat kā viņa. Ozijs ir savas jaukās ģimenes mīlums, kurš izpelnās apkārtējo komplimentus, kad iet pastaigāties pa kuldīgu. Viņam ļoti garšo avenes, kuras pats labprāt ēd no krūma. Pēc tam Ozijam jau ir savs fanu klubs. Katru dienu viņu gaida bērnu dārznieki, kuru mazās rociņas Oziju samīļo, papušina un bakas un ēterina. Saimnieki saka, ka Ozijs ir labākais un sirsnīgākais ģimenes suns, kādu vien var iedomāties. Sakām paldies Afiksam Runailand, Santorini, Ozijam, Argosam. Un paldies lielajiem Šveices ganu suņiem un ar aplausiem sakām paldies suņiem un viņu saimniekiem. Aicinām Rīgā Apencēles ganu suņu komandu. Apencēles ir vidēja auguma ar īstu trīskrāsu kažoku. Šie suņi ir ļoti īpaši, jo šī ir vienīgā no 4 Šveices kalnu suņu šķirnēm, kuriem asta gredzenā ir šķirnes pazīme, nevis trūkums. Un šo suņu pamatkrāsa var būt ne tikai skaisti melna, kā mēs redzam šodien, bet arī šokolādes brūna. Apencēles ir aktīvs sportists,
ar milzīgu enerģijas lādiņu. Dzīvespriecīgs, dedzīgs, pašpārliecināts, drosmīgs, bezbailīgs. Jā, šis viss ir par Apenzēles Ganustuni. Latvijā šī ir ļoti reta šķirne. Un Aija, kas šodien prezentē afiksu, Wolftražer, ir vienīgā Apenzēles Ganustuņa audzētāja Latvijā. Aija šodien ir kopā ar lielisko Rūnu. Rūna kopā ar saimnieku Māri. Un Rūna ir viena no pirmajiem Latvijā ievestajiem apenzēleriem. Ļoti mīlīga meitene ar saimniekiem, bet kopumā dāma esot ar raksturu. Rūnai patīk gardi paēst, un saimnieks saka, ka Rūnas īpašais paņēmies ir māka pieglausties mīļi kā kaķis. Speciāli Rūnai no Čehijas atvestais dzīves draugs Kauperītis ir sprīdzeklis, salūts un neizcīkstošas enerģijas lādiņš vienā sunī. Kauperītis lietām pieiet pragmatiski centīgi, un saimnieki saka, ka savos darbos un nedarbos ieliek visu sirdi un dvēseli. Rūnas un Kauperīša meita Sise. Mīļākā vieta Sisei ir uz dīvāna pie televizora. Kad dāma bijusi maza, mīlējusi visus cilvēkus arī ārpus ģimenes, taču tagad ir kļuvusi izvēlīga. Aija saka, ka bariņā suņi ir skaļi un drosmīgi, bet pa vienam ieturēti zinkārīgi. Kauperīts, kā jau teicu, ir sprīdzeklis, bet meitenes esot vienkārši skaistas. Liels paldies Apenzēles Ganustuņa komandai ar aplausiem. Paldies, aplaudējam. Šī ir reta iespēja redzot tos skaistos uz rindām. Ja esiet savas ģimenes četrājainā drauga meklējumos, rūpīgi izvērtējiet savas vēlmes un apzinieties atbildību par suņu aprūpi, apmācību un ikdienu. Kucēnu iegādājoties pie mūsu kluba atbildīgajiem audzētājiem, jūs iegūsiet padomdevēju un atbalstītāju visas suņa dzīves garumā. Pievienojieties mūsu komandai. Mēs esam saliedēts un draudzīgs kolektīvs ar kopīgām interesēm, ar daudz domu biedriem un kopīgiem mērķiem. Ar aplausiem sakām paldies Latvijas Šveices Kalnu suņu kluba prezentācijas dalībniekiem. Paldies skatītājiem! Paldies par jūsu atbalstu un tiksimies citā reizē. Un varbūt ir kāds drosmīgs mazais skatītājs, kurš vienu akli vēlas pavizināties ārpus ar vilktajā pajūgā. Kur ir drosmīgi. Paldies mūsu karodnesējam Gunāram. Viņš ar saviem pienākumiem tiek galā izcili. Aplausi! Un
kārtības. Un paldies jums visiem uz tikšanos citā reizē.